Katrīna, lūdzu. Sveiki, Katrīna. Labvakar. Jums ir kāds jautājums par Tele2? Jā. Lūdzu. Dzirdēju par to jauno tarifu, skaitā. Cik, ir pavēltie cēni. Kādu tarifu jūs tieši domājat? No to, ko cēni skaitā. Zelta ziltiņai. Nu jā, zelta ziltiņai. Cik man zināms, zelta ziltiņai nav jauns tarifs. Un kāds ir cēlis, ka rudenī nav? Un pulnījus debesīs un kāds reiz. Es tik piezinīju, Katrīns. Kāpēc, man ļoti grūti saprast, ko jūs sakāt. Piezinīju, Katrīns. Ībāble. Atskatāmies, jā? Jā, lūdzu. Un tas jaunais, tas tarifs, par to cēlis, kā rudenī man teica, ka tas ir jauns tarifs zelta ziltiņai. Nē, zelta ziltiņai nav jauns tarifs. Tarifs ir tie paši. Kāds bija Tele2? Tur, kur putnās debesīs. Katrā vienmēr zelta ziltiņai nav jauns tarifs. Visādām cik ir ienākošais zvanu bonus dubultā. Proti, nevis 3 centīm. Paturēt, jauns tarifs nav. Ja būs, saka, nekodīs un ierasīgi nav. Atvainojums, bet es jūs nedzirdu, jo jūs saprast, kāds tieši ir jūsu jautājums. Kā ir tas jaunais? Ja būs, saka, nekodīs, saka, nenozīmīgi nav. Atvainojums, bet jauna tarifa nav zelta ziltiņai. Jā? Nē, bet pagaidiet. Cik man maksās šitā zvanīšana? Šīs zvanīšanas maksā 7 centīm. Tā ir bijis, man vēl pietiek 10 reizes šokar piezvanīt. Es esmu zvanīšu tāds. Katrīna? Jā. Jums ir vēl kāds jautājums, kas attiecās uz tarifu, tad jauna tarifa nav. Jā? Tiešām? Tiešām. Cik cāļs maksā minūtē? Cik jūs maksā minūtē, zvanīt no zelta ziltiņas? Jā. Ja jūs zvanīt uz citu zelta ziltiņu, tad uzskats tarifs ir 7,8 centīm. 7,8 centīm par vienu sālu? Par vienu minūti, jā. Protams, no tā, par kādu summu jūs papildināt kredītu, tad atkarībā no tā un no tā, kāds zvana bonus, tad faktiskais tarifs ir, protams, mazāks. Jā, čīst. Ir vēl kāds jautājums? Katrīna, tu rajā, ne? Tikai ne, tu vispār jau 2 minūtes, 29, 23. Ko? Jums ir vēl kāds jautājums? Halo? Iet ir tenītīs, skats, Sveiki, Katrīna. Te runā gudrāks cilvēks, nekā viņš ir beigās muļķis, vai ne? Jā, lūdzu, jums ir kāds jautājums? Jā, ir gan. Par tiem cāļiem, vai ne? Man vienkārši stāstīja, ka tie cāļi ir esot, jums, tur kaut kur audzēja, un ka tos cāļus varot dabūt, tā kā fermi ir mums tagad... Principā, halo, ja jums nav jautājumi par Tele2, tad es esmu tiesīgi beigt zvanu. Tad man teikt, ka vajag cāļus, mīra beigas labošos, nevajag, nelikt mums balsot. Tad lūdzu, jautājums atcībā par Tele2. Mīrā beigas, ņem mani atpakaļ, es beigšu dzērt, lūdzu, ņem mani atpakaļ. Paldies jums par zvanu, visu labu. Tad ņem mani atpakaļ. Dīvaini. O jā, forši. Tele2 informatīvais dienas Katrīna, lūdzu. Labdien, Katrīna. Labdien. Mēs vēlamies zvanam. Kā lūdzu? Mēs jums otrreiz jau zvanam. Jā, un kā tur jūs jautājums? Nevar, ka tik nopietni. Es vienkārši teicu to, ka jums tur varot dabūt tos cāļus, vai ne? Mums viņš tepat no kaimiņiem, tur viņš kārs pēc audzēs. Atvainojos. Jūs piesniedzat Tele2 informatīvo dienas, ja jums nav jautājums par zelta ziltiņu, tad es nevarēšu jums palīdzēt. Tas ir par zelta ziltiņu par tiem cāļiem. Par kādiem cāļiem tieši? Tos, kurus tur piedāvāja reklāmā par radio. Radio SPH saucas radio lāgu, tā no sākuma skaidrs radio. Man par to nav zināms, kas jums tieši tur jādara, jo... Esot jāzvan uz Tele2 to informācijas tālu, ne, un jājāt esot pat tik pārdodot cāļus. Skaidrs. Principā, es tā, ka cāļi netiek pārdot, viņas nav kāds jautājums tiešām par tādu citu. Esmu šausmīgi sašuts, vai ne? Jo tā... Ko tā... Vienkārši es domāju, baigi varēšu dabūt tos cāļus, vai ne? Man vienkārši mājās ir baigais lauks, un man... Saprot jūs. Es beigšu sarunu, ja jums nav jautājums par Tele2. Jā? Man ir jautājums par Tele2, atvainojiet, tad neliekat. Tas nav smuki, vai ne?
Es te čālu zvanu pa 7 santīmiem, vai ne? Mums te laukos noteikti ir to kredītu dabūt, vai ne? Lūdzu, uzdodiet savu jautājumu. Es maz izrāžos dzīvoju. Mums tur nav veikali tik daudz. Klausieties, tas pa to Tele2 numuriņu, vai ne, kur es jums tagad zvanu? Lūdzu, nosauciet. 676. Jā. Tu esi gudri? Es atvainojos, jums nav jautājumu par Tele2, tad es esmu tiešīgi beigas. Tas ir viss, ko tu vari pateikt? Jā, šajā gadījumā jā. Paldies, Tas ir kūtē divs, bet man riebies.